Kādu naudas daudzumu plāno iepludināt Fed tirgu, kas notiek kriptovalūtā un kādi jaunumi no Tether. Fed plāno tuvākajās dienās un nedēļās iepludināt paralēlu tirgu naudu vairāk kā 40 miljardus ASV dolāru. Bitcoins potenciāli lokāli atradis kādu atbalsta šo te support zonu pie 74,000, kur arī šobrīd uzturās, kā jau vakardien minēju, bija aizpildījis arī CME gapu. Un Tether paziņojas to, ka ir izlaidis savu kripto maku, kurā patreiz var glabāt gan šo te Tether stablecoinu USDT, Bitcoinu un zeltu. Kas nezin, kas ir Tether? Tether ir viens no lielākajiem stablecoina emitentiem. Tims Skots, kas ir senators, paziņojas to, ka beidzot Clarity aktam līdz vasaram vajadzētu būt gatavam un pieņemtam. Vai tās notiks, to mēs redzēsim. Vairāk par kripto atradīsim mana profila apraksta linkā.